Nu, ko Krists Elāns, Latvijas U23 izlases līderis, šodien 12. vieta, ļoti labs sniegums, īpaši pēdējā aplī ar visas distances garumā. Krists, kā vērtē šīs dienas sacensības tieši sev? Darīju, ko varēju un izdarīju visu, ko varēju. Protams, gribējās labāk, bet esmu ļoti priecīgs, ka es darīju visu, ko es varēju. Un rezultāts ir 12. vieta. Diezgan apmierinošs, esmu apmierināts, bet iespējams varēja arī labāk. Kāda bija tava stratēģija šodienas, ko tu, kāds bija tas galvenais plāns tev un pārējiem komandas biedriem? Galvenais bija sākumā turēties priekšā, grupas priekšā, un tad pēdējos 3 aplis mēģināt kaut ko darīt. Un pēdējā aplī mums izdevās atrauties 7 cilvēkiem, bet žēl, ka neviens negribēja. Nu, mēs bijām praktiski 3 cilvēki, kas gribēja strādāt, un pārējie negribēja. Un līdz ar to mums nesanāca aizbraukt līdz finišam. Un pašā finiša spurtā darīja, ko varēja, jo tur noteikti liels tas, ka citām valstīm daudz vairāk dalībnieku, ja tas finiši. Jā, mēs bijām, ja nemaldos, uz acis skatoties, kad 50 cilvēku grupa, man liekas, vai 40. Nu, tā kā diezgan liela un grūti bija izlaist. Vienam grūti izlaist. Kā tev šodien trasa? Trasa ļoti zinām tev personīgi, bet kā pats vērtēt, kā jūties trasē? Trasa ir interesanta, vienīgais. Es nezinu, kāpēc, bet šajā trasē visi ļoti nervozi. Un līdz ar to ir grūtāk braukt. Un tālākais mērķis šo sezonu? Nu, cerams uz pasaules čempionātu.